Paul, tas viss ir ļoti superīgi, ko tu esi sanesis, bet es nesaprotu, ko lai ar to visu iesāk. Klau, es speciāli atnesu šodien uz mūsu laboratoriju visādus interesantus dzīvnieciņus, jo man ir pazīstams viens puika, kurš mājās audzē gan šādus te ķirzakas vai kas ir, gan tarakānus, un tas viss pieder tam puikam? Jā, viņš ir tā aizrāvies ar to, ka es viņus šodien uzaicināju studiju. Gribat viņu satikt? Jā! Daniela, nāc iekšā pie mums laboratorijā. O, sveiks, Daniela! Sveiks, Daniela! Čau, Daniela! Tā ir tavējā? Jā, tā ir manā. Jā? Daniela, cik tev gadi ir? Man 12. Un tu pats audzini šādus dzīvniekus? Jā. Jā? Un cik šim dzīvniekam ir gadu? Viņam ir 10 mēneši. Bet kas tas ir? Tā ir ķirzaka? Tā ir iguāna. Šitā ir, es viņu varu paņemt rokās? Var mēģināt. Viņa man nekodīs? Nē. O, skaties, čau, iguānu. Apsies, kāda viņai nagi spēcīgi. Viņa nekož? Nē. O, skaties. Tiešām? Klau, bet kā tu izdomāji, ka tu gribi mājās viņus audzēt? Nu, sākās ar vienu ziltiņu. Un pēc tam Vienu ziltiņu? Jā, un pēc tam es aizgāju uz zoodārza ēndienās. Un tad es iepazinos ar zoodārza traupmājas vadītāju. Un tad viņš man pastāstīja par dzīvniekiem un sāka interesēt. Tev mājās ir arī kādi citi dzīvnieki? Jā. Kādi? Bruņurupucis, citi putniņi vēl daži gekoni, kāmis, smilšu peles. Un cik kopā tev ir dzīvnieki mājās? Apmēram 23. Dzirdējāt? 23 dzīvnieki. Šī iguāna, cik viņai tu teici, ir 10 mēneši? Jā, Cik ilgi viņa dzīvos? 20 gadus. Un cik viņa būs liela, ka viņai būs 20 gadi? 2,5 metri. 2,5 metri. Paul, ja man ir 1,72 m, tad vēl klāt. Tad viņa būs ārprāts. Un kur tad viņa tev mājā dzīvos? Nu, laikam. Pastāst vēl, kas šeit ir? Kas šitie tādi ir? Tie ir leopardu gekoni. Leopardu gekoni, viņi arī kož? Nē, Viņi arī augsts lielāki? mazlietiņi. Cik? Nu, tādi. Vai, cik parādi vēl? mīlīgi. Kuram ir drosmes paņemt rokās? Var viņiem iedot, jā? Tikai uzmanīgi, Ārprāt. uzmanīgi. Klausies, Daniela, nu ko tev vecāki par šo saka visu? Atbalstu. Un ko tu darīsi, kad tu būsi liels izaudzis? Ar ko tu nodarbosies? Es gribētu būt biologs. Tu gribētu būt biologs un pētīt visus šos dzīvnieciņus, jā? Bet klausies, tev jau mājās pašam savs zoodārs ir. Tu aicini arī cilvēkus, kāds apmeklētājs? Nu, otrādi es braucu pie viņiem. Ar visiem dzīvniekiem? Jā. Kā tas notiek? Pastāsti. Uz dažādām izstādēm un uz bērndārziem. Tu man vēl nepastāstīji par tarakāniem, bet šis ir, es skatos, tu man pašam grūti izlūgt. Tu vari izņemt ārā tarakānu. Viņš šņāc. Un viņš šņāc, tarakāns, kas šņāc, iedomājieties. Cik tev ir tarakānu? Man ir viens. Nu tad labi. Un parādi, kā viņš šņāc. Man ir tā bailes nevar. Vai, kas pat tarakāns. Reiku tarakāns, nu šņāc. Paul, kā tev nav bail? Kāds ir sugas nosaukums? Madagaskara šņāc. Madagaskara šņāc. Es zinu, ka ir Madagaskaras pingvīni, bet šitais ir Madagaskaras tarakāns, jā? Kur tu viņu dabūji? Zoodārzā. Kolosāli. Paldies tev liels, ka tu atnāc padalījies ar savu burvīgo aizraušanos. Varbūt kādreiz aizbrauksim ciemos pie Daniela? Obligāti aicinās mūsu ciemos? Jā. Paldies tev, kad atnāc ciemos.